Es šodien gribu jums atgādināt pavisam, es saprotu tur advents un Jēzus un gaidīšanu un tā tālāk, bet es jums par otro adventi gribu runāt. Vispār ir divas advents. Pirmā adventa bija, kad Jēzus atnāca uz zemes pirms pāris tūkstošu gadiem, un otrā adventa ir, kad viņš nāks otrais. Divas faktiski ir. Tas, ko tagad svin 1., 2., 3., 4. adventa, tas tāds atnākšanas, gaidīšanas laiks. Un tas, ko es gribu tev teikt, Bībelē ir rakstīts, un es arī gribu teikt, es nomodā. Otrā adventa faktiski, ja runā ne Ziemassvētku terminoloģijā vai kā tur baznīca izdomājas, tad mēs ar otro adventu apzīmējam Jēzus otro atnākšanu. Pirmā jau bija, un mēs gaidām viņu otro atnākšanu. Tāpēc arī adventisti sauc par adventistiem, ka viņi skatās uz turieni. Bet es jums gribu kaut ko izlasīt no rakstiem un nedaudz par to parunāt. Un ne tik daudz skaidrot, kas un kā, bet vairāk vienkārši stiprināt ticībā, uz ko mums jāskatās un kas mums jāsagaida. Debes Tēvs ir uzticams. Āmen. Debes Tēvs patiešām ir uzticams un labs Dievs. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 1.11 pānti. Es varētu lasīt mazāk, bet man liekas, ka tas viss kopā šeit iederās. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Jūs paši labi zināt. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Negaidot burtiski. Kad sacīs, ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts. Par mieru un drošību, kāpēc, piemēram, man cilvēks saka, ka Jēzus var nākt rītdien. Man grūti to jums tā apsolīt, ka viņš varētu nākt rītdien, jo ir lietas, kurām vēl jāpiepildās, līdz viņš atnāk. Un viena no lietām ir, ka uzrodās onkulis, Antikrists, kurš, kā mēs saprotam, ir viens no tiem, kas bīda miera līgumu ar Izraēlu. Un kad Izraēls noslēdz mieru ar viņu. Un tas ir tas, par ko Bībele runā, kad saka, tagad ir miers un drošība, tagad ir līgums. Bet Bībele jau praviešos saka, ka viltus būs viņa sirdī. Un tad negaidot piepieši. Tad, kad šīs lietas notiek, mums nav jāiespringst uz politiku, tās ir zīmes, kas liecinās, bet saka, kad sacīs, ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts. Mēs dzīvojam laikā, kad starptautiskos līgumus īpaši neviens neievēro. Mums ir kaimiņš, kurš, kad kāds atvēra muti par abreni, viņš teica, ir starptautisks vienošanās, ka pēc 2. pasaules kara noteiktās robežas neviens vairs nemaina, vai ne? Un tagad viņš laimīgs samainīt vēl kaut ko. Un pasauli mierīgi to apēd. Te nav runa par to, kuram taisnība, kuram nav taisnība. Es vienkārši runāju, ka starptautiski līgumi netiek ievērot. Un tas ir tas, kas notiek beigās. Kad Antikrists arī ir tas, kurš neievēro šo līgumu ar Izraēlu šajā gadījumā. Tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdības sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis. Bībele saka, ka diena var pārsteigt kā zaglis negaidoši, bet jūs nedzīvojat tumsā, ka tas jums būtu šoks un pārsteigums. Mēs nezinām ne dienu, ne stundu, bet Dievs ir paredzējis, ka mēs staigājam gaismā, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Jūs esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktī, ne tumsai. Apostūlis Pāvils saka, ka viņš ir sludinājis, lai atgriežās no tumsas pie Dieva viņa brīnišķīgajā gaismā. Amen. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kas guļ, tas guļ naktī, un kas piedzers, tas piedzers naktī. Bet mēs piederam kam?
dienai. Amen, mēs piedaram dienai. Būsim skaidrā prātā. Viņš to otrais saka. Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu, vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši. Bībele par tiem, kas ticībā uz Jēzu Kristu miruši, lieto vārdu aizmiguši. Amen, aizmiguši. Un tad, kad Lācars bija miris, Jēzus teica, mūsu mīļais draugs Lācars ir aizmidzis. Un mācekļi saka, viņš paliks vesels. Ja es saku, nē, jūs nesaprotat, ko es ar to domāju. Viņš ir beigts, miris viņš ir. Es eju viņu modināt, celsim augšā. Un tad, kad runā par tiem, kas ir grēkā, kaut gan vēl viņi ir dzīvi, Bībele saka, jūs, kas savos grēkos bijāt miruši. Tu vari būt dzīves staigāt par šo zemi, bet tāpēc, ka grēka alga ir nāve, uz tevis virsū ir nāve, tu esi norakstīts pazušanai. Bet tad, kad tu atnāc pie kunga Jēzus Kristus, viņš dāvina tev mūžīgo dzīvību, un pat ja tu fiziski nomirsti, tevi sauc par aizmiguši, jo tu dzīvosi mūžīgi, tu būsi kopā ar Dievu. Amen. Amen. Viņš mums nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanas ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen. Kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu. Tas, ko es teicu, vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriekniet citu, kā jūs to jau tagad darāt. 3. pants saka, kad nu sacīs miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdības sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbeigt. Es nekad neesmu bijusi grūtnieci un nebūšu. Es arī neloloju sapni, ka es vienu dienu varētu būt. Nav nekāda vēlēšanās. Man 6 bērni ir, es savu sievas apskatījies, es domāju, labi, ka Dievs radīja to sievieti. Ceru, ka mēs būtu sajūtas prātā, zin kā. Bet man ir tāda jocīga pieredze, un jūs zināt, ka man tur bija akmens nevis uz sirds, bet kaut kur nierē atradās akmens, tāds paliels, un tad viņš vienā brīdī izdomāja, ka viņam vajadzētu tikt no manis ārā. Un es pēc tam ārstam vienam prasies, kurš tas tur īsti bija, ka nesjaucis. Es saku, klausies, baigās sāpes, nejēgā. Viņš tāds mierīgi sēž pie galda, tur kaut ko pilspalvu bakstās pa to, jā, es tagad atceros, ka jā, viņš tur. Nē, jau vispār daži uzskata, ka nierakmeņa sāpes var pielīdzināt dzemdību sāpēm. Es domāju, bāc, liecies mierā. Paldies Dievam, es neesmu sieviete. Es negribu nepielīdzināties nevienām sāpēm, bet es jums kaut ko izstāstīšu. Tajā vakarā es atnācu mājās no dievkalpojuma, ko organizē mans tēvs sestdienas vakaras. Es apsēdos krēslā un es domāju, bāc, es baigi labi jūtos. Es atceros, jo nav tā, ka es vakaros baigi labi jūtos. Es nezinu, kā jūs jūties. Bet, ja kāds jūs esat kādreiz dievkalpojumā pastrādājis, varbūt zinat, ka arī tas sagādā zinām nogurumu. Es nebija tā, un es domāju, pats es labi jūtos, vēl nopriecājos, forši atlaidos krēslā. Un tad tu jūti kaut ko pagriežās, un pēc brīža jau stāvēja 4 apes uz grīdas, un es teicu sievai visu. Viņi saka, ko, brauksim pie doktora? Es saku, brauksim. Un tad es aizbraucu uz Jelgavas slimnīcu uz uzņemšanu, un lūdziet Dievu, ja jums jābrauc uz slimnīcu, lai jums priekšā nav bombzes. Jo, ja jums priekšā ir bombzes, tad jūs stāvēsiet ilgi rindā, kamēr viņi tiks skaidrībā, ko viņam vajag un ko viņš grib. Ne, man nav nekas par to, ka par viņiem rūpējās, bet man tieši tā trāpījās tur, ka dežūra daktars viens cilvēks tur ir, un es tajā uzņemšanā uz ceļiem stāvēju pie krēsla, un es pat nezinu, vai es Dievu lūdzu, vienkārši mēģināju atrast pozu, kurā man nesāp. Es bējās tajā māsnē, es saku, palīdziet man kaut kā, es nevaru izturēt. Man sāp, viņi saka, mēs neko nevaram darīt. Tad beigās daktars ieraudzīja, kādā es izskatās esmu, tad viņš iežēlojas par mani, atstāja to cilvēku. Un zina, kas ir to cilvēku, ko viņš atstāja? Ne viņš nomira, ne viņam slikti palikt, ne viņš žegojās. Viņš vienkārši tur tā čučēja uz tā galda mierīgi ar smaidu. Vai bez smaidu neatceros. Sāpes bija tādas, ka viņi man iedeva zāles. Es tur jau beigās, kad viņi man tur bija pārbaudījuši, kas man tur ir. Es atceros, ka es tai ratos, viņš man tur stūm uz tiem rengeniem un atpakaļ. Ķermenis drebēja un trīcēja. Bet kur ir sāls? Pirms tam es apsēdos krēslā un nodomāju, es baigi labi jūtos. Es reāli atceros, ka es baigi labi fiziski jūtos. Un es vēl nobrīnos, domāju, wow, forši. Un pēc īsa mirkļa es jau rāpoju 4 apes pa grīdu mājās. Te ir rakstīts, ka tāda būs tā kunga diena.
Mans ķermenis man nedeva signālus pirms tam. Viņš man nedeva signālus, ka tūlīt es rāpošu 4 rāpus. Tā viņi man tur sapotēja, es nogulēju nakts slimnīcā. Un pēc tam jau, kad es braucu otrais slimnīcu, man jau bija skaidrs, ko darīt. Tad es, lai aizbraucu uz Rīgu, iebraucu Jelgavā, es teicu, iedodiet potīti, lai es tieku līdz Rīgai. Viņi man iedeva potīti, lai es tieku līdz Rīgai. Negaidot. Bībele saka, ka tā kunga diena atnāks negaidot. Bībele saka, kā zibens, kas izšaujas no rītiem līdz vakariem. Tu nevari tam sagatavoties, kad tu esi noraustījies, zibens jau ir beidzies. Viņš jau ir prom, viņš ir beidzies, viņš ir izlādējies. Tev ir jābūt gatavam, tev jābūt nomodā. Tev jābūt gatavam, tev ir jābūt nomodā. Jo pretējā gadījumā, kad runā par tām gudrajām un negudrajām jaunām, jeb ģeķīgajām, ja jūs tikai tad atnāksiet, ka durvis ir ciet, Bībele saka, tas jau ir pa vēlu. Tev jābūt gatavam tad, kad viņš tevi sauc. Tev jābūt gatavam tad, kad viņš tevi sauc, un tevis dēļ neko neatliks. Tevis dēļ neko neatliks, tev jābūt gatavam, un Dievs ir devis žēlastības laiku. Bībele saka, no 4. līdz 8. pantam, jūs nedzīvojat tumsībā. Jūs nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis. Tu zini, tu saproti. Amen? Tas līdzīgi kā ar slimībām reizēm, kad cilvēks ilgstoši slimo, gan viņš, gan tuvinieki jau sagatavojušies, ka vienu dienu būs jāšķirās. Ja jums pilnīgi vesels vienu dienu noliek karot, jūs domājat, kas notika, jūs esat šokā, jūs neviens neesat gatavi. Neviens nav gatavs tam. Bībele saka, negaidot piepieši vienā brīdī, bet tam nevajadzētu tevi pārsteigt, jo tev jābūt nomodā un skaidrā prātā. Tie dzērāji un tie gulētāji, tas viss pieder naktī, tumsai, tur, kur mēs kādreiz bijām, jo Dieva vārds ir sludināts, lai mēs atgrieztos no tumsas viņa brīnišķīgajā gaismā. Amen. Bībele saka, mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā. Bībele saka, tērpsimies ticības, mīlestības bruņās. Amen. Mēs piederam dienai. 1. Pētera 2. nodaļa 9. pants saka tā. 1. Pētera vēstule 2. nodaļa 9. pants saka par mums tā. Jūs esat izredzēti cilts, bet jūs esat izredzēti cilts ķēnišķīgi priesteri svēta tauta. Dieva īpašums, lai paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Amen? Savā brīnišķīgajā gaismā. Nezinu, kā jums kājām gājējiem, bet es jums izstāstīšu, kā ir mašīnā. Pat pilsētā, ja jūs melnās drēbēs ejat Jelgavā pārgāja pārējais, jūs reizēm pat neredz, kā vajag. Ar ieslēgtām gaismām. Ar ieslēgtām gaismām. Tajā pašā laikā, ja es braucu tajā pašā vietā pa dienu, es bez gaismām jūs redzu, tā ir milzīga atšķirība. Tie, kas ir tumsā, viņi neredz. To, kas notiek tumsā, tu nevari pamanīt. Bet tad, kad tu esi gaismā, tu redzi. Tu arī neesi. Tie, kas sēž pie jūs zināt, kad jūs īpaši pa mežiem Latvijā braucat tums, tie acis širādas, lampas priekšā un vēl acis tev tur 5 km priekšā grib ieraudzīt visu, ko nevar redzēt. Jo tu zini, ka visādas govis skrien pāri Latvijas ceļiem. Tā ir. Es vienreiz izbraucu no Ventspils vēlāk vakarā mājās, un man likās, ka tur viņas vienkārši tā kā bariem ganās pie Ventspils, vai viņas tur baro Ventspilī vai ko, es nezinu, bariem vienkārši. Viens bars, otrs bars, nākošais bars. Un gāzi nos nevarēja mest, jo modrs dzinās pakaļ. Ja tu esi gaismā, tu redzi visu jau pa gabalu, tu redzi laicīgi. Kad tu esi tā kunga gaismā, tu jau laicīgi redzi, ka viņa diena tuvojas. Amen? Tu redzi, ka viņa diena tuvojas, tu redzi zīmes, tu pamani notikums, tu saproti, ka tā kunga diena tuvojas. Tāpēc tas tev nav ne šoks, ne pārsteigums, tu esi tam gatavs. Dzirdi mani? Tu esi gatavs tam. Tu neesi to atlicis uz pēdējo brīdi, tu esi gatavs. Tu piederi dienai. Amen? Tu esi gaismā, Dieva brīnišķīgajā gaismā. Jāņa evaņģēlī 12. nodaļu vēl izlasīšu. Jāņa evaņģēlī 12. nodaļu. Debes Tēvs labs, vai ne? Amen. Jāņa evaņģēlīs 12. nodaļa. Hei, viena liecība izstāstīšu, tā nav manējā, bet nostačīšu ātri. Man neaizliedz nevienam stāstīt, tāpēc nesakiet, ka es izstāstīju. Tikai to sieviešu pasākumu pieminēju. Man Jelgavā vakar bija sieviešu pasākums. Man sieva atnāk, es, protams, viņai prasu atskaitu, kā gāja, kas bija, ko ēdi.
Nē, viņi man tur 2 kūkus atsūtīja. Un viņa man saka, Agri, klausies, man teica tā un tā, un viņa man stāsta. Cilvēkam 15 gadu veselības problēma. 15 gadi. Un tajā nedēļā, kas bija pirms evanģelizācijas dievkalpojuma Atā centrā, mums draudzēs bija lūgumu aicinājums nedēļu lūgt Dievu, un mēs Jelgavā uztaisījām katru vakaru lūgšanas. Tajā nedēļā cilvēks paliek vesels. 15 gadi, 15 gadi. Neviena slimība nav par vecu, lai Dievs to nevarētu dziedināt. Amen. Neviena slimība nav par vecu, lai Dievs to nevarētu dziedināt. Tā, kad tu staigā viņa gaismā, tu redzi viņu viņa gaismā. Amen. 35. pāns, Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa, 35. pāns. Tad Jēzus viņiem sacīja, vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Jo kas tumsā staigā, nezina, kur viņš iet. Īpaši tagad, kad Latvijā palīs lietutiņš un ir dubļi un netīrs un pilsētā ir tik daudz atspulgu. Es nezinu, kā cilvēki bez brillēm, bet manā brillēm ir tik daudz atspulgu vēl, kad es sēžu mašīnā tur. Es kaut ko redzu, kaut ko neredzu, kaut kur tumsa, kaut kur ēna. Ja es saku, staigājiet gaismā, kamēr ir gaisma, viņš norāda uz sevi, uz savu klātbūtni. Amen. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem. Amen. Tad tā Jēzus runāja un pēc tam nozuda viņu acīm. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, un pēc tam viņš ko? Nozuda viņu acīm. Jēzus Kristus ir patiesā gaisma, kas nāk uz pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Ja tu negribi staigāt tumsā, tev jāstaigā ar Jēzu Kristu. Amen. Viņš saka, es aiziešu, bet es atkal nākšu. Es aiziešu, bet es atkal nākšu, un viņš ir nācis, lai tu varētu staigāt viņa gaismā. Tāpēc tev lasīja, ka viņš ir aicinājis tevi savā brīnišķīgajā gaismā. Tu esi gaismas bērns, tu piedari dienai. Tev nevajadzētu būt šokētam, ka vienu dienu Jēzus nāk un tu neesi gatavs. Amen? Taviem čemodāniem jābūt gataviem. Visam ir jābūt saēļotam, sapildītam. Mums Latvijā stāsta 72 stundu čemodāns, bākas pilnas ar degvielu, tur nedēļai naudas skaidrā, ja? Vēl necik sen teica, nav nekā ļaunāka par skaidru naudu. Visas pasaules baciļi ir uz banknotēm. Es domāju, kā civilizācija izdzīvoja bez šīm atklāsmēm līdz šim? Kā viņi izdzīvoja bez šīm atklāsmēm līdz šim? Ja es paklausos mūsdienu gudrībās, mums jau visiem sen būtu jābūt beigtiem. Ko viņi tev saka? Gatavojies, jo nav zināms, kas notiks. Es dzirdēju, ka Putins braukšot uz Latviju bruņu vilcienā, tāpēc jānoāda sliedes. Piedodiet, ka man tik daudz ironijas, bet Latvija ir kā humora valsts, katru dienu var kaut ko jautru uzzināt. Es vienam cilvēkam teicu, saka, mīļais, tu apzinies, ka mūsu teritoriju var noklāt arī bez sliedēm, ar lādiņiem un ar visu, ko vajag. Vienā mirklī nobombīt, ka te nekas nepaliek. Un viņš skatās uz mani. Es saku, var, neuztraucies. Vienīgais Dieva žēlstība mūs pasargā. Amen. Amen. Un ja jums vajag uzbombīt sliedes, tās var uzbombīt vienā brīdī. Tur nevajag noārdīt neko. Bam, 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 un viss ir noārdīts. Viss čau. Nekādas problēmas. Latvijai vajag nākotni. Latvijai vajag nākotni, un nākotni ir kungs Dievs Jēzus Kristus. Amen. Evaņģēlijs ir vajadzīgs. Evaņģēlijs ir vajadzīgs. Ko nozīmē, ka mēs esam gaismā? Tas, ko es jums lasīju no 1. Tesaloniķiešiem, pirmkārt, tas nozīmē, ka mēs esam nomodā. Tas nozīmē, ka mēs esam nomodā. Teiksiet, Agri, tas nav iespējams visu laiku būt nomodā. Arī Jēzus nebija visu laiku nomodā. Bībelē rakstīts, ka viņš laivā gulēja. Viņš laivā gulēja. Es zinu, ka ir cilvēki, kur uzskata, ka viņiem visu laiku ir jābūt nomodā arī fiziski, zin kā, ka viņam
Miegs iznīcina viņa dzīvi. Jēzus laivā gulēja. Jēzus laivā gulēja. Un pēc tam pamodies, viņš apklusināja vētru un izdzina leģionu. Labi izgulējies, apklusināja vētru un pēc tam izdzina leģionu. Tik agritēja miesīga darbošanās, nezinu, bija labi rezultāti. Dzirdat mani? Tikko kā pamodināts, viņš apklusināja vētru. Nu, mācekļi, viņi modināja, teica, tev nav žēl, ka mēs te grimstam, tu nemaz nebēdā, neuztraucies. Viņš saka, ko jūs masticīgie te bļaustaties? Klusu mierā. Un tūlītās vējš nostājās. Un, kad viņi piestāja malā, viņam pretī nāca no kapiem kāds, kurā bija leģions. Un viņš to leģionu izdzina ārā, atcerieties. Gulēšana nav grēks. Kad Bībele saka, esi nomodā, viņi ar to nedomā, ka tu nedrīkst gulēt, viņi domā ar to, ka tu neesi iemidzis, iesnaudies savā garīgajā dzīvē. Tāpēc Bībele saka, uzmosties tu, kas guli, un stiprini to, kas taisās mirt. Neguliet, esiet nomodā, lai šī diena tevi nepārsteidz kā zaglis naktī. Nedzīvo vīna skurbumā, dzīvo skaidrā prātā, lai šī diena tevi nepārsteidz kā zaglis naktī. Tu esi gaismas bērns. Tu esi gaismas bērns. Un ja tu ej pa ceļu sekojot tam kungam, tev nevar būt tā kā Jēzus atnākšana, kā avārija, kā katastrofa. Nezinu, no kurienes viņš uzradās. Jēzus ir devis zīmes, atstājis norādījums, ka viņš vienu dienu nāks. Amen. Un kad tu esi aizgājis no šīs dzīves, aizmidzis ticībā uz Jēzu Kristu, vienu dienu tev cels augšā. Tu būsi augšā ātrāk nekā tie, kas ir dzīvi. Jo Bībele saka, pirmie celsies augšā tie, kas ticībā uz Kristu aizmiguši. Pēc tam mēs pārējie, kas būsim dzīvi palikuši. Vienā acu mirklī, jeb pāri palikuši, vienā acu mirklī tiksim pārvērsti. Mēs pacelsimies viņam pretī un tā mēs būsim kopā ar viņu mūžīgi. Tā mēs būsim kopā ar viņu mūžīgi. Tāpēc garīgajam čemodānam jābūt sakravātam un garīgai skaidrai naudai jābūt pilnām kabatām. Halo. Āmen. Āmen. Tev jābūt gatavam. Un turpat nevajag 72 stundu čemodānu, tur pietiek ar mirkļa paku. Jo vienā acu mirklī Bībele saka, vienā acu mirklī, dzirdat? Jūs tiksiet pārvērsti. Vienā acu mirklī. Agri kāda nauda, es tev pateikšu, kāda nauda. Tu neesi atpirkts ar zeltu un sudrabu, bet ar Dievu jēras, nevainojamā Dievu jēras svētajām asinīm. Kunga Jēzus Kristus asins tev šķīst no visiem grēkiem, tā ir vienīgā valūta, kas tev vajadzīga, un ar to var nopirkt vienīgo, mūžīgo, patieso, īsto dzīvību. Viņš ir samaksājis. Bībele saka, viņš jūs ir atpircis. Jūs esat dārgi atpirkti, par tevi ir samaksāts. Neiznieko savu nākotni. Neiznieko savu nākotni. Esiet nomodā. Viena no lietām, par ko Bībele runā, kā ir jābūt nomodā, interesantā veidā Bībele to saista ar lūgšanu. Mateja 26:41. Mateja 26:41, kur viņi ir Ģetsemānas dārzā, un Jēzus viņiem runā par lūgšanu, ka viņiem jābūt nomodā, lūdzot Dievu. Mateja 26:41 jums izlasīšu. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrīt kārdināšanā. Gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Lūgšana ir nepieciešama, lai tava miesiņa neieslīdētu grēkā. Jo Bībele liek Dievu pagodināt arī ar savu miesu. Amen. Bībele liek būt svētam. Bībele liek būt svētam visā dzīvošanā. Efeziešiem 6. nodaļa. Apstuļa Pāvela vēstule Efeziešiem 6. nodaļa. Debes Tēvs ir labs. Amen. Slavu Dievam. Aleluja, Tēvs, tev pateicos. Dievs 13. pāns. Efeziešiem 6:13 ir rakstīts tā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus. Satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Izlaidīšu pārējos ieročus, tā būtu cita runa, un uzreiz 18. pāns. Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.
Āmen. Agri kā man palikt nomodā, paliec ar lūkšanu savā dzīvē. Ja tu pārtrauks lūgt Dievu, tu iemiksi. Tu iemiksi. Tev uznāks garīgs smiegs. Tev faktiski ir vajadzīgas divas lietas tavā dzīvē. Saruna ar Dievu un dzirdēt no viņa. Jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Pēters teica, kungs, kur lai mēs ejam, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Jēzus pirms tam teica, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Dzīvība un nomods ir pavisam vienkāršos soļos nodrošināts. Tu piepildi sev ar Dievu vārdu un tu atrod laiku pielūgt Dievu. Tu drīkst arī gulēt, Jēzus gulēja. Ja tev kāds pārmet, ka tu pat daudz guli, saka, Jēzus gulēja, tik līdz pamodās apturēja vētru un pēc tam izdzina leģionu. Viss, āmen. Ja kāds jums pārmet, saka, es kā Jēzus. Bet Jēzus darīja vēl kaut ko. Kad viņam vajadzēja iet uz Golgātas krustu, viņš nakti pavadīja lūkšanā. Kad viņam vajadzēja izraudzīties 12 apstuļus, viņš pavadīja laiku lūkšanā. Amen. Bībele saka, ka savās zemes dienās viņš ir raidījis daudz lūkšanu pie tā, kas varēja viņu izglābt no nāves. Nevis vienkārši lūkšanu, karstu lūkšanu. Karstu lūkšanu. Tas nozīmē tā, kā bišķiņ pacīnies arī un ir ticis atbrīvots no bailēm. Dieva prāts viņa dzīvē piepildījās. Un tas piepildījās tā, ka skatieties, viņš tika atbrīvots no bailēm. Saistībā ar ko? Ar lūkšanu. Viņš lūdza, un viņš varēja izpildīt to, kāpēc viņš bija nācis. Un Dievs paņēma prom to, kas būtu viņam traucējis to izpildīt bailes. Tāpēc tauta, Jēzus nāk atpakaļ. Esiet nomodā. Lūkšana ir viena no tām lietām. Nākamā, kas šeit skaidrā prātā, ka tu neapreibinies ar vīnu, un Bībele saka, dzeršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas, ka faktiski tu neesi aizgājis šīs dzīves ritmā, ka tu nemalies kopā ar visiem šiem procesiem, kas noriek, kas nojauc tavu saprašanu. Ticība var balstīties Dieva vārdā, amen, skaidrā prātā, ticībā. Taisnais dzīvo no savas paļāvīgās ticības. Ticībai ir jābūt līdz galam. Nākamais vārds, kas tur rakstīts, ko es vēl izrakstīju no šī teksta, ko es jums lasīju Tesaloniķiešiem, ir mīlestība. Mīlestība mūsu sirdīs izliet ar svēto garu, kas mums dots. Un tad ir tā cepure, pestīšanas cerība. Tas nozīmē, ka tu savu prātu esi vērsis uz gaidāmo glābšanu Jēzu Kristu. Amen. Mēs esam glābti un taisnot ticībā. Bet fiziski tas vēl nav piepildījies, jo mēs esam šajā miesā. Fiziski tas piepildās, kad Jēzus nāk uz šo zemi. Kad Jēzus nāk uz šo zemi, tev viņam pretī tavu glābšanu ir piepildījusies. Amen? Tu esi sasniedzis mērķus, ko tu esi gājis. Tad, kad es tā norunāju un nolasu, man pašam paliek smagi. Bet es atradu rakstu vietu Bībelē. Reāli superīgu rakstu vietu Bībelē. Un es nezināju, ka viņi man šai runai vajadzēs, ka viņi man derēs šai runai, bet es viņu šajā nedēļā lasīju, kad es lasīju Bībeli. Es reizēm lasu Bībeli arī, jā, gadās. Kāds vēl lasa Bībeli, vai es esmu vienīgais? Man prieks, ka neviens neatzinās, ka lasa Bībeli, tagad jūtos īpaši. Jo es domāju, ja vēl kāds lasīts, nejustos īpaši. Man par Bībeles lasīšanu, es kaut kad vienu dienu etai saku, klausies man, tur tādas un tādas domas, un es tiešām piespiedu sev lēnām lasīt un iedziļināties tais pantos, ko es lasu. Viņi saka, tev vajag pierakstīt. Es saku, ja es sāku rakstīt, es nevarēšu vairs padomāt tā, kā es domāju. Man jau veidosies runas, un tu zini, ko es viņai teicu? Es saku, es nelasu tajā brīdī, lai man būtu ko runāt. Es lasu sev. Man vajag sev. Tas ir vienīgais veids, kā palikt pie dzīvības, piepildīties ar dzīvības vārdu. Amen.
Ja es nedzīvoju no maizes vien, kur man ar garšo. Tas nav joks, man patiešām maize garšo. Laikam es īsti latvietis, man garšo maize. Bet Dieva vārds arī ir labs un garšīgs. Kad tu skaties, ka tā diena tuvojas un tev jābūt gatavam, tu esi gaismā, tu esi aicināts Dieva gaismā, tu esi gaismas bērns, tu vairs nepiedari naktī tumsai, kur ir ēnas un nevar saprast, kas kur iet, kas kur nāk, un tumsā ir viegli iekrist bedrē un aizķerties un paklupt. Gaismā tu redzi, tu saproti, ka tā diena tuvojas. Tu nevari pateikt rīt, parīt, aizparīt, bet tu redzi, ka viņi tuvojas, tu esi gatavs, tu gatavojies tam. Un skaties, Dievs ir parūpējies. 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa. 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Slavēts, lai ir Dievs. Slavēts, lai ir Dievs. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Kristus ir parādījis, ka miroņa augšām celšanās ir, pie viņa tas ir piepildījies. Neiznīcīgam, neaptraipītam, nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Faktiski uz debesīm var lidot tikai ar carry-on, bagāžu nevajag, tur viss ir jau priekšā. Tikai personīgās mantas, tas ir gars un dvēseli. Mies iedos jaunu, vairāk neko nevajag. Tur viss ir. Un klausies, kāpēc tev to lasu. Klausies. Kas Dieva spēkā, ne tavā, ne manā spēkā, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā, pestīšanai. Par kādu pestīšanu viņš runā, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad, kad tu esi kaut kam izgājis cauri un joprojām tici, tas ir pateicoties tam, ka tu savā ticībā tiec nosargāts ar Dieva spēku. Pateicība Kunga Jēzus Kristus Tēvam, ka viņš mūs ar savu spēku notur ticībā. Tāpēc tad, kad tu esi 50 gadu bijis kristietis, tev jādalās tavos nopelnos ar to, kurš tev uzturējis ticībā. Tā kā man ir milzīgas cerības tikt uz augšu, jo ja jau augšas un jaunās zemes un debes radītājs ir iesaistījies manas ticības uzturēšanā, man ir baigās cerības, ka es tikšu uz augšu. Jo Dievam nekas nav neiespējams. Kāds man dzird? Man ir milzīgas cerības tikt uz augšu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tāpēc ne ar manu taisnību, ne ar manu paštaisnību, bet mazgāt šķīstīts Jēzus asinīs. Man par manu ticību rūpējās pats varenais Dievs, jo viņš mani saglabā un uztur ticībā, nevis uz kaut ko, bet uz pestīšanas dienu. Tas nozīmē, ka man čemodāni ir kārtībā Jēzu Kristu un skaidrs nauda pilns kabats, lai šautu uz debesīm. Es runāju garīgi, es garīgi runāju, nesāgēju tagad. Pēc dievkalpojuma nāks klāt, viss prasīs agri padalies, vai ne? Dzirdi mani? Tu nedzīvo tumsā, lai šī diena tev pārsteigtu. Iedomājies, visi draudz aiziet uz debesīm, tu paliec uz zemes. Mēs augšā Jēzu un prasam, mīļais kungs un glābēji, kāpēc tur māsa vai tas brālīts palika uz zemes, viņš taču bija mums draudzē. Viņš nebija gatavs man atnākšana, aizgāja ar sirdi, kā ieraudzīja, ka es nāku. Vai ne? Jūs teiksiet, agri tā nevar būt, var, jo ir 2 miroņa augšām celšanās. Pirmajā reizē tiek uzmodināti tikai svētie un taisnie. Otrajā reizē visi. Un tad ir gala tiesa. Tā kā var gadīties arī pie pirmās atnākšanas aiziet ar sirdi. Tā teikt, bum! Iespējams, ka es tikai jokojos. Bet jūs nezināt, vai es jokojos? Ja nu man taisnība. Zini, kas ir? Man gribās, lai tu izlēmi, ka tu negribi aiziet ar sirdi, bet ar Dievu.
Āmen. Es neplānoju aiziet ar sirdi, es plānoju aiziet ar Dievu. Āmen. Es plānoju aiziet ar Dievu. Kad nāk Jēzus no debesīm pēdējai bazūnē atskanot, es plānoju aiziet ar Dievu. Agri, kur tev tādas garantijas man nav? Dievs ir vienīgā garantija. Dievs ir vienīgā garantija. Un Dievs mani ar savu spēku uztur ticībā uz pestīšanas dienu. Vai tā ir laba raksturvieta vai nav? Tā ir. Tā ir superīga raksturvieta. Pats Dievs uztur tevi ticībā uz pestīšanas dienu. Tāpēc tev ir jāizdara savas izvēles. Pavisam vienkārši. Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā uz pestīšanas dienu. Tāpēc, mīļie gaismas bērni, es noslēgšu vēl ar vienu pavisam vienkārši raksturvietu. Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā, kur Jēzus runā par pēdējo laiku notikumiem. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, kur Jēzus runā par pēdējo laiku notikumiem. Viņš atstāja brīdinājumu, un es šo brīdinājumu izlasīšu. Šī nav iespēja, man varbūt paveiksies. Šī nav iespēja, gan jau es kaut kā izprukšu. Ir jāpieņem lēmums, ka tu gribi būt gatavs. Ka tu gribi būt gatavs. Jēzus teica tā, Mateja evaņģēlijas 24:42 līdz 44. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļaut ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanī stundā, kur jūs nedomājat. Āmen. Es tajā vakarā jutos dikti labi. Es nobrīnījos, domāju, bāc, es patiešām ļoti labi jūtos. Un pēc kādām brīža es jau 4 rāpus rāpoju pa grīdu un brauc pie daktariem, negaidot vienā mirklī. Tas ir tas, kā Jēzus saka, kā būs viņa atnākšana. Negaidot vienā mirklī. Bet ar grūtnieci ir vēl kaut kas, viņa vismaz 9 mēnešus zina, ka tas tuvojas. Viņa zina, ka tas tuvojas. Un Jēzus nepieminēja nekādus citus šokus, viņš pieminēja tieši šo. Un viņš arī atstājas mums zīmes, jo viņš saka, jūs nedzīvojat tumsā, jūs zinat, ka tas tuvojas. Jūs zinat, ka tas tuvojas. Amen? Tev jābūt gatavam, tu zini, ka tas tuvojas. Paprasiet jebkurai mammai, kurai ir bijusi iespēja fiziski, finansiāli to izdarīt, vēl nekas nav piedzimis, viņām jau viss ir sakārtots tur. Viss jau ir sakārtots, cik vien iespējams, cik ir bijis iespējams, viss ir sakārtots. Vēl nav ko likt iekšā, rati jau ir nopirkt reizēm. Un ja ir traki vecvecāki, te ir vismaz 3 rati jau nopirkt. Tā gadās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ka tuvojas kaut kas, uz ko viņi gatavojās. Tu esi gaismā, tu neesi tumsā, tu zini, ka tuvojas viņa atnākšana. Tu zini, ka tuvojas tavu atpestīšanas diena. Tu esi brīdināts. Ja es saku, ja nama kungs zinātu, ka nāk zaglis, viņš palikt nomodā, jo viņš būtu brīdināts, viņš zinātu, viņš būtu gatavs. Tāpēc uzvedieties tā, lai jūs neesat pārsteigti. Jo es jums esmu laicīgi pateikts, ka es nākšu, tas, ko Dieva vārds māca. Amen. Saka, agri, es nezinu ne dienu, ne stundu. Tev nav svarīgi zināt dienu vai stundu, tev ir svarīgi būt gatavam. Jo tu zini, ka viņš nāk. Amen. Un viņš ir devis zīmes, pēc kurām tu vari saprast, ka tā diena tuvojas. Bībele saka, redzēdami to dienu, ko tuvojamies. Dieva vārds saka, ka mēs varēsim redzēt, ka tā diena tuvojās. Dažiem ir tāds priekšstats, dzīvo kā gribi, vienalga tā diena mani pārsteigs. Nē, Bībele saka, redzēdami, ka tā diena tuvojas. Ir jāsāk uzvesties atbilstoši. Amen. Ir jāsāk uzvesties atbilstoši. Amen. Tāpēc nedzīvosim tumsā, nestaigāsim tumsā, nedzīvosim naktī, mēs esam gaismas bērni. Amen. Amen. Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlastību. Es Tev pateicos, Kungs Dievs, par Tavu mīlestību, Dievs. Kungs, es arī saprotu, ka pēdējā bazona nebūs aizsmakusi, bet skanēs skaidri un saprotam. Un Tavu bērni, Tavu draudz varēs celties Tev pretī, lai būtu ar Tevi kopā vienmēr.
Bet tavs vārds saka, ka tie, kuri bija gatavi, tie iegāja, ja buris tās iegāja Dievs. Un, kad es teicu, kungs, ka mēs nedzīvojam tumsā, lai šī diena mūs pārsteigtu kā zaglis naktī. Es lūdzu, Tēvs Dievs, kungs, ka mēs, kas tiekam pasargāti tavā spēkā ticībā, tavā spēkā pasargāti ticībā pestīšanas dienai, lai mēs paliekam nomodā, Dievs. Nedzīvojam vīna skurbumā, Dievs, un izlaidīgā dzīvē, bet esam gatavi, ka tu nāc, ka tu mūs var ņemt sev pretī. Jēzus vārdā. Amen. Tas nozīmē vēl kaut ko, mīļie cilvēki. Ja dzīvē ir lietas. Jūs droši vien nekad neesat lasījuši zinātnisko fantastiku vai visādas citas tur piedzīvojumu grāmatu sērijas. Jūs visi esat tik jauni, ka jūs vienīgais, ko lasat, ir jaunākās telefonu ziņas. Bet mēs vecie ļaudis reizēm lasījām grāmatas. Un tad tie, kas ceļoja apkārt pasaulē ar gaisa baloniem, lai gaisa balons ātrāk paceltos, viņi nometa svaru. Balastu viņiem bija maisiņi, viņi nometa. Un tad viņš varēja pacelties. Grēks tevi noturēs pie zemes, kad tev vajadzēs pacelties. Tāpēc tiec vaļā no grēka. Tas notiek pavisam vienkārši, tu nožēlo Dievam, un viņš piedod visus tavus grēkus un dziedina visus tavus vainas. Tu esi gatavs lidot. Un nekāda netaisnība gar tevi nepinas, viss tavs ir pārcirs, tu esi gatavs lidot. Tu esi gatavs celties viņam pretī. Tāpēc, lai neviens tev nepiemāna un nestāst muļķības. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Jēzu Kristu. Nevis manā taisnībā, bet Jēzu Kristu. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēku, un ja ir kaut kas tev ir jānoliek Dievam, es gribu, lai tu noliec un pasaki viņam, Tēvs, piedod. Tēvs, piedod. Debes Tēvs, tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, par ikvienu tavu bērnu, Dievs. Par ikvienu, kungs, Tēvs, Jēzu, kungs, kurš vada šo zemes dzīvi, Dievs. Es lūdzu, kungs, lai mūsu dzīves ir tīras, Dievs, jo tavā vārdā rakstīts, ka bez svētas dzīves neviens tev neredzēs. Tu mūs esi darījis svētus ar mazgāšanu un šķīstīšanu, kungs, Jēzus Kristus asinīs. Un es lūdzu, Tēvs, lai mēs tādi paliekam, dzīvojam. Un tavā vārdā rakstīts, ja kāds, kungs, Dievs kaut ko pārkāpa, tad viņš lūdz tevi. Atzīstās un izsūdz, un tu būdams uzticams un taisns, piedod mums mūsu pārkāpumus. Tev gods, Jēzu, tev slava. Amen. Amen.